Tā. Vai ir manāms mans pirmais ekrāns? Jā, es pagaidām redzu, vēl neredzu mūsu kolēģi, bet tūlīt redzēs. Labi. Mm. Kas ir? Kamēr iet sakārtošanās darbi, es varbūt varu īsi iepazīties, jo mani jau var dzirdēt, es saprotu. Jā, dzirdēt mēs visi varam. Lieliski. Iespējams, ar kādu no klātesošiem esmu tikusies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kad metodiķi 23. gada novembrī, manuprāt, tas bija, devās uz ikgadējo pasākumu, un tur bija vairāki pārstāvji, protams, arī no Kurzemes. Es tik labi ar katru neiepazinos, varbūt kāda no jums atcerēsies, ka man ir jau satikusi. Vai varbūt Gētes institūtā laiku pa laikam notiek kādi pasākumi plašākam bibliotekāru lokam no visas Latvijas, un varbūt arī tur kādreiz ir bijusi iespēja ar mani satikties. Bet ja ne, tad priecāšos iepazīties jau pirmo reizi. Esmu Evija no biedrības Zero Waste Latvija, kas atrodas, varētu teikt, dažādās Latvijas vietās, kur jau no mūsu tie biedri ir. Es pati personīgi esmu Līvānos, un jā, manas kolēģītes biedres ir izkaisītas pa visu Latviju. Un tas, ko šodien es jums stāstīšu, es gribu padalīties gan ar to, kas tad es esmu, kas ir mūsu biedrība, gan arī ar tām iespējām, kuras mēs ikdienā esam redzējuši daudz un dažādās Latvijas bibliotēkās, un šo to, par ko esam dzirdējuši arī ārvalstīs, kā tad bibliotēkas, kā kultūras un izglītības iestāde iet līdzi šai te aktualitātei par sabiedrības izglītošanu ilgtspējas jautājumos un arī dažādu šo te problemātikas virzienu izcelšanu sabiedrībai. Nu, lūk, un tie piemēri, ko es minēšu, varbūt tā ērtāk tieši šī te attālinātā formāta dēļ, ja rodas kāds jautājums, paturiet to prātā, un manas prezentācijas beigās tad es sadzirdēšu jūsu jautājumus un varbūt varēšu kaut ko sīkāk vēl komentēt tam, ko es jau būšu pateikusi. Un, protams, arī pēc tam, ja kāds jautājums, kāda doma, kāda vienkārši ideja rodās, kuru gribētos kaut kādā veidā ar mums sazināties, arī pēc tam es būšu pieejama. Nu tā. Vai šobrīd jau visi var redzēt ekrānu? Visi klātesošie? Jā, viss ir kārtībā, mēs uzmanīgi klausamies. Burvīgi. Nu tad sākšu savu stāstu. Mans aicinājums ir šodienas nenobīties no izaicinājumiem un varbūt kaut kā jauna, bet ņemt šīs iespējas un kaut kādā veidā iedvesmoties no tām. Bet jā, vispirms pavisam īsi par mani. Es esmu cilvēks, kura superspēja ir jau veikalu plauktos ieraudzīt potenciālos atkritumus. Un līdz ar to man ir visai tāda kritiski analītiska domāšana par ražošanas procesiem, jo arī iepriekš pati esmu strādājusi ražošanas tehnoloģijās. Un tikai šobrīd esmu kļūsi pēdējos gados par Zero Waste Latvija biedrības projektu vadītāju. Un jā, man vienmēr ir mans talismans līdzi mana krūzīte, kad es kaut kur dodos, un arī pusdienu kārbiņa, un jūs droši vien labi uzreiz varat uzminēt, kāpēc tas tā ir un ko tad es cenšos ar to savā ikdienā pamainīt. Nu jā, un moto, kuru es arī citiem tā kā aicinu, ir balsot ar maku, balsot par vietējo, balsot par labākām lietām, labākiem materiāliem un varbūt mazāk kaut kādu kaitīgiem materiāliem un ķīmiju mums apkārt. Bet jā, pati mūsu biedrība varbūt tā
tāds priekšstats par zero waste daudz kur plaši sabiedrībā vēl joprojām ir, ka tie ir cilvēki, kuri paši taisa savu zobu pastu un pērk produktus bez iepakojuma. Bet īstenībā, kad mēs skatāmies uz mūsu biedrību, mūsu tie darbi vairāk ir saistīti ar tādām sistēmiskām izmaiņām. Mēs diezgan daudz strādājam tā kā likumdošanas aktu komentēšanā, izstrādē, papildināšanā, sadarbībā ar Klimata enerģētikas ministriju un citām ministrijām. Esam tā sabiedrības balss, kas runā pretī varbūt biznesa interesēm. Lūk, tad otra lieta, ko mēs cītīgi darām, mēs padalāmies ar informāciju ar sabiedrību, gan savos sociālajos tīklos, gan dažādos viedokļu rakstos, intervijās, publikācijās. Tie mūsu biedrības speciālisti, katrs tā kā no savas jomas puses, mēģinam dot vērtīgu un tā kā izvērtētu un zinātniski pamatotu informāciju sabiedrībai. Un, protams, arī bieži vien tiekamies ar skolu jaunatni. Un cits atkal virziens ir sadarbība ar uzņēmumiem, lai gan veicinātu to saražotā produkta ilgtspēju, gan arī izglītot vienkārši darbiniekus, kas uzņēmumā strādā. Un, tāpēc arī reizē ir izstrādāta tāda ilgtspējīga iepakojuma rokas grāmata maziem, lieliem, dažādiem ražotājiem. Un top daži citāda veida projekti un pētniecības darbi. Tāpēc, biedrībā zobu pastu mēs mākam uztaisīt, katrs pats varbūt, bet tie lielie darbi, viņi ir vairāk tādi sistemātiskie. Lūk, un tie principi, kuri iet cauri jebkurām tādām ilgtspējīgām lēmumiem un izvēlēm, viņus varētu sakārtot tiešām tādā kaskādē, piramīdā, jo atteikties no kaut kā vai kaut ko lietot mazāk, tā kā samazināt, tas ir pats labākais, ko mēs varam izdarīt, jo mēs novēršam cēloni, pēc tam nerodās ne kaut kāda kaitīga izmeša, ne kaitīgi atkritumi, nekas tāds, jo mēs jau esam samazinājuši sākotnē. Pēc tam, ja mums ir kāds resurs, kāda lieta, ļoti svarīgi ir to lietot atkārtoti, lietot intensīvāk un dot tai pēc iespējas garāku mūžu. Tāpēc grāmata bibliotēkā var teikt, ka ir daudz vērtīgāka un tās mūžs ir daudz ilgtspējīgāks nekā grāmata no grāmatnīcas, kas nonāk kādas ģimenes lietošanā un tur plauktiņā nostāv visu savu mūžu. Vienreiz, divreiz izlasīta. Lūk, tad arī salabošana ir būtiska, jo katrai lietai kaut kurā brīdī ir šis te nolietojums, bet to var novērst. Un mums ir šie te meistari, ir šīs te zināšanas apkārt, bet tā patērnieciskuma kultūra šobrīd ir tāda nopirku, kaut kas vairs nepatīk, nenodara, salūza, izmetu ārā, nopērku jaunu. Bet mēs atkal ejam uz to, ka šis te resurs, šī lieta paliek apritē ilgāk. Un tad, kad jau neko ar to vairs nevar izdarīt, ir svarīgi sašķirot tā, lai to vēl var pārstrādāt, jo tiklīdz kā mēs visi iemetam kopā sadzīves atkritumos, tā pārstrāde ir neiespējama. Lūk, un reizē šķirot, svarīgi ir arī bioloģiskos atkritumus, jo tie pa taisno var nonākt atpakaļ šajā te mūsu apritē un būt mūsu organiskais mēslojums pēc kompostēšanas. Bet viss tas, ko es minēju, tas principā ir veids, kā no lineārās ekonomikas pāriet uz aprites ekonomiku, kurā resursi ilgstoši cirkulē un dod mums to labumu, kādēļ mēs šos resursus vispār esam ieguvuši. Un visvairāk ir, protams, runa par neatjaunojumiem resursiem, kuri uz zemes ir limitēti un dabiski pēc dažām 10 gadiem vai 100 gadiem tie beigsies. Lūk, un šeit es gribu vēl īsi uzsvērt, ka ja kādus gadus 20, es teiktu, atpakaļ mums, varbūt pat 30, sākās šis te vilnis, ka mums skaidroja, ka ir jāšķiro, ka mums ir jāšķiro atkritumus, citādāk mēs viņos aizaugsim un tā. Tad dzīve ir pierādījusi, ka ar šķirošanu vien nepietiek, un šķirošana nav risinājums, tāpēc vajag šo te apriti un resursu ilgāku cirkulāciju mūsu ekonomiskajām vajadzībām. Tā. Un
Tas viss gribētos ieskicēt arī, kas notiek valstī šajā sakarā. Jo Latvija, tāpat kā daudzas citas Eiropas un pasaules valstis, ir vienojušās par šo te zaļo kursu, un tāpēc katrai valstī ir kaut kādi savi plāni un ieceres, un ko darīt tuvākajos gados, lai tātad samazinātu mūsu radītos atkritumus, radītās emisijas. Un tāpēc mūsu valstī 23 organizācijas ir vienojušās tādam lielākam mēroga kopprojektam 7 gadu ciklā, kurš saucās No atkritumiem uz resursiem. Visur redzēsiet arī saites papildus informācijai. Nu, lūk, un tie 7 gadu plāni, viņi ietver ļoti dažādas aktivitātes visā Latvijā, sākot no laboratoriskiem pētījumiem, turpinot ar piekrastes piesārņojuma jautājumiem, dažādu lietu remontu, bioloģiskajiem pārtikas un tekstila atkritumiem. Piemēram, tas, ka mēs šobrīd redzam aizvien vairāk ienākot tekstila atkritumu konteinerus mūsu apkārtnēs, tas arī ir viens solis no šī projekta. Varbūt iepriekš dzirdējāt, bija tāda asbesta savākšanas akcija no masturīgajām un daudzbērnu ģimenēm. Tā arī bija tieši šī konkrēti projekta aktivitāte. Un daudz kas par būvmateriāliem, par pedagogu tālāk izglītību un tā tālāk. Ja kāda no šīm te minētajām tēmām jūs ieinteresēs, es būšu pieejama pastāstīt par viņām vairāk, bet tā nav šodienas tēma, tikai ieskicējot vairāk. Tālūk. Un tas mans darbiņš, ar ko es vairāk ikdienā nodarbojos, un kāpēc varbūt ar kādu no jums es agrāk esmu sazinājusies tīri elektroniski, ir Lieto vēlreiz projekts, kurā mēs apkopojam, kas tad kurā Latvijas pilsētā, ciematā, jebkurā reģionā, kas ir pieejams iedzīvotājiem, vai kā lietas, vai kā pakalpojumi, kuri mazina jaunu atkritumu radīšanu. Tad te būtu runa par koplietošanu, nomu, remontu, dažādām lietu maiņas aktivitātēm starp iedzīvotājiem. Lūk, un tā informācija tiek apkopota Lieto vēlreiz platformā, kurā, ja jūs ieskatītos sīkāk, ir 2 lielas sadaļas. Viena ir lietu katalogs, kur dažādās Latvijas lokācijās ir kādas lietas apritē pieejamas. Piemēram, jums tuvākais būtu Kuldīgā adatu fabrika, ir tāda galdniecības darbnīca, kurā jebkurš iedzīvotājs var nākt. Un šeit, ieejot Lieto vēlreiz lietu katalogā, var redzēt visus tos instrumentus, kuri šajā galdniecības darbnīcā ir. Lūk, un tur var pa reģioniem filtrēt šo te informāciju un redzēt, kas kur. Un otra sadaļa Lieto vēlreiz ir karte, kur atkal ir pakalpojumi vai iespējas iedzīvotājiem, kā rīkoties, lai neradītu jaunus atkritumus. Piemēram, tas, ko es izcēlu uz ekrāna, ir grāmatu apmaiņas punkti visā Latvijā. Tie ir jau pāri 170, kas ir kartēti. Un, protams, ļoti daudzi nav kartēti, jo tie ir pieejami tikai skolai, tā kā tie nav publiskai, jebkura iedzīvotāja lietošanai, bet tikai konkrētajai skolai vai bērnu dārzam. Bet šie ir tādi publiskie, kas norāda arī uz dažām jūsu bibliotēkām, piemēram. Un te būs dažādas kategorijas kartē, to arī jūs katrs individuāli varēsiet sīkāk paskatīties, kādas ir tās iespējas jūsu apkārtnē. Lūk, un īpaši gribēju izcelt to, ka šajā kartē vienā sadaļā ir arī bibliotēku digitālās vizītkartes. Un šeit vēlējos parādīt tieši piemēru no jūsu puses, kur bibliotēka sniedz informāciju par to, kas tad iedzīvotājiem tādā ilgspējīgas rīcības iespēju veidā ir pieejams. Tad šeit ir rakstīts, ka ir radošās darbnīcas izgatavojot kaut ko jaunu no jau esošā, dāvanu saiņošana, ka ir arī šis lasītājs lasītājam plaukts un visa veida tehnika darbam ar datoru pieejama iedzīvotājiem. Lūk, un šādas digitālās vizītkartes
tiek veidotas praktiski par visām bibliotēkām. Un ja jūs zināsiet un redzēsiet, ka par jums vēl informācijas trūkst, tad, manuprāt, tas bija maijs, varbūt arī aprīļa beigas, pēc lieldienām, kad es vēl vērsīšos ar aicinājumu bibliotēkām iesniegt šo te informāciju par sevi. Nu jā, un otrs piemērs, ko es ieliku, ir no Līvāniem, jo viņiem ir papildus šim te grāmatu plauktam ir izveidots tāds glīts plauktiņš, kur iedzīvotāji mainās ar rokdarbu materiāliem, ar rotaļlietām, ar dažiem tādiem sīkiem interjera priekšmetiem un traukiem. Nu jā, un arī tāda patīkama iniciatīva kopā ar to lielo grāmatu plauktu, kur viņi mainās savā starpā ar žurnāliem un grāmatām. Nu tā, bet tagad tikām līdz tai galvenajai daļai. Piemēri ilgtspēju veicinošām iniciatīvām bibliotēkās. No sākuma liku piemērus no Latvijas, un pēc tam izvērtos uz dažiem vēl arī ārvalstīs. Droši vien ir dzirdēts, ir pasaulē arī tāda pat specifiska certifikācija zaļajām bibliotēkām, kas tādā sistemātiskā veidā bibliotēkās ienes ilgtspējas risinājumus. Bet es teiktu, ka tā ir visai specifiska certifikācija ar diezgan daudz prasībām, un varbūt nevajag uzreiz tik sarežģīti darīt, varbūt vienkārši pamācīties kādas idejas no viņiem. Piemēram, Jelgavā kopā ar Zemgales kompetenču attīstības centru viņiem ir izveidota arī šī zaļā bibliotēka. Un zem katra attēla es centos ielikt arī tās saites, kur jūs varēsiet atrast vēl sīkāku informāciju par to konkrēto ideju, kas jūs ieinteresētu. Lūk, un viņiem ir pasākumu cikli. Piemēram, viens no tiem bija zaļie rīti skolēniem. Viņiem ir pagalmā tāda maza dobīte ar garšaugiem, un no tās dobītes tālāk jau var doties atpakaļ iekšā telpās uz šo te zaļo rītu nodarbību un runāties ar bērniem jau smalkāk par to, ko viņi tikko ir apčamdījuši, pasmaržojuši un tā. Un šādu dobīti ierīkot, izaicinājums, protams, ir. Tam vajag gan resursus, gan laiku, gan naudu, bet viņš vismaz salīdzinoši viegli uzturams ir vēlāk un neprasa vairs tik daudz ieguldījumus pēc sākotnējās izveides. Tālūk. Tad arī šajā pašā Zemgales zaļajā bibliotēkā viņiem ir apaļā galda diskusijas, un te piemērs ir par to, kad tikās pašvaldības pārstāvji, dažādi uzņēmumi, atkrituma apsaimniekotāji, nevalstiskās organizācijas un arī diskutēja savā starpā par to, kas būtu jāuzlabo tieši atkrituma apsaimniekošanas sfērā. Bet šādas diskusijas var būt par jebko. Par klimata pārmaiņām, par gājputnu atgriešanos, par temperatūras izmaiņām ziemā, par plūdu maiņu, ļoti dažādām tēmām. Jā. Un tad atkal cits piemērs no citas Jelgavas bibliotēkas, šī ir bērnu bibliotēka. Viņiem bija izveidots pasākums, kurā grāmatu lases Stasis prezentēja, manuprāt, toreiz tā bija autore, kas bija atbraukusi, un viņi tikās gan ar autori, apmeklētāji, gan blakus notika tādas radošās darbnīcas. Un kombinēta tika šī te pieaugušo un bērnu auditorija vienam kopīgam pasākumam vairāku stundu garumā. Arī tāda iespēja. Tad atsevišķi, kāpēc gan neuzrīkot bibliotēkā kādu lekciju vai diskusiju vai nodarbību, kas būtu kaut kādai vienai mērķa grupai, papildinot to ar vēl lietu pārveides darbnīcu vai dāvanu saiņošanas darbnīcu. Arī šādi piemēri. Vai sezonālie pasākumi. Šeit es centos atrast bildi tieši no jūsu puses, jo bilde ir no pagājušā gada, kad Kolkas un Dundagas bibliotēkā Rūta Abaja organizēja sēklu maiņas pasākumus. Un, viņi šogad, protams, arī to visu turpina. Un sēklu maiņa bibliotēkās aizvien
aizvien šur tur Latvijā parādās un ļoti veiksmīgi pulcina tos cilvēkus, kuriem ir šī interese par dārzniecību. Un atkal bibliotēkā ir tik daudz informācijas pieejama, kas varētu noderēt tāda izglītojoša stenda veidā kopā ar šo sēklu maiņu. Jā, ideju var izvērst. Jā, tad, protams, var arī kaut kādus sezonālos pasākumus veidot vienas dienas vai vairāku dienu, kur mainās ar telpaugiem, stādiem. Tūlīt mums būs šī aktivitāte, kad mājās būs tomātiņu un piparu stádi izauguši vairāk nekā ir un negribās mest ārā. Un tās šķirnes tik dažādas. Jā, arī tādus pasākumus, protams, var organizēt. Mums Līvānos tieši šī stādu maiņa vienreiz aizgāja tā uz urrā. Un šī bilde atkal ir no Talsiem, kur viens dārzniecības uzņēmums vairākus gadus uzturēja šādu augu apmaiņas punktu vasarās. Nezināšu, vai šogad viņš būs. Jā, es katru pavasari ar viņiem sazinos, noskaidroju. Lūk, un arī bibliotēkās ir dzirdēts, ka tādi plauktiņi tiek veidoti ar telpu augu apmaiņu. Un tad ir dažādi pasākumi, kur mainās arī ar citām lietām. Tieši pasākuma veidā. Vai vecāki nāk ar rotaļlietām, vai ar galda spēlēm nāk mainīties, vai šeit bildē piemērā ir, ka ar bērnu drēbītēm bija maiņa. Bet nevis tikai bibliotēkas, es paņēmu vienu apakšā piemēru, kas ir ne no bibliotēkas, jo bieži vien kādā ciematā vai nezinu, pagastā, bibliotēka un pagasta nams ir tās vietas, kur cilvēki visvairāk sapulcējās. Un kāpēc gan nelai tieši tur notiktu tāds draudzīgs starp vietējām ģimenēm apmaiņas pasākums? Un tad atkal ir citi labi piemēri, kā bibliotēkas kolektīvs saliedējas vai arī pat uzaicina vēl no ārpuses vietējo kopienu iedzīvotājus piedalīties kopīgā sakopšanas talkā vai labiekārtošanas talkā. Un arī tādā veidā veicina šo ilgtspēju un šo jautājumu izcelšanu sabiedrībā. Un nākamais piemērs šis gan nāk no Pārventas bibliotēkas. Vita Ozola, viņu metodiķe, izstrādāja metodisko materiālu tieši priekš jaunāko klašu skolēniem par to, cik ilgi kāds atkritums dabā sadalās no plasmasas, no stikla, papīra, metāla un lūk. Un bibliotēkā šīs zināšanas speciālistiem ir izstrādāt kādu jaunu spēli vai kādus uzdevumu kopumu un tad atkal aicināt pie sevis skolēnus. Un šeit es ieliku arī saiti apakšā. Tur ir minēts arī no Gētes institūta Lietu bibliotēkas, ka konkrēti šim metodiskajam materiālam ir pieejama tāda kā programmēta datora konsolīte, tiešām maza spēļu mantiņa, kuru var saslēgt kopā ar šo plakātu, lai bērniem novadītu tās nodarbības ar jau gatavo metodisko materiālu. Ja ieinteresēja, tad uzklikšķinot uz tās saites varēs atrast vairāk informāciju, kā tikt pie tā instrumenta un tā metodiskā materiāla, protams. Tad sākotnēji tas pat nebija bibliotēkās, bet pēc tam lēnām aizgāja arī uz bibliotēkām. Ka nevis tikai lasītājs lasītājam maiņa ar žurnāliem, avīzēm un grāmatām starp apmeklētājiem notiek, bet ka notiek apmaiņa arī ar kaut kādām smalkākām lietiņām. Un es varbūt aicinātu kādreiz, ja ir tāda iespēja Liepājas tuvumā būt, Grobiņā aizbraukt arī uz krāmu kambaru un palūkoties. Viņiem tur ir tādi 3 lielie grāmatu leduskapji, bet tas ir viens. Viņiem blakus ir šis lielais konteiners, kurā mainās iedzīvotāji ar visdažādākajām iespējamajām lietām, kas vienam ir kļuvis varbūt lieks, bet citam atkal kļūst ļoti noderīgs. Un no tādas
tā krāmu kambara idejas tālāk jau attīstījās citi šie te lietu maiņas punkti un vietas visā Latvijā. Un te bilde ir no manas bibliotēkas, kur es dodos pēc saviem izziņas avotiem, un tas ir Līvānos. Kā es teicu, tur tādas rotaļlietas, dažādas sīkas ikdienišķas lietiņas tiek sagādātas, un ar tām tad arī vietējie iedzīvotāji mainās. Tā, pats foršākais jaunums, ko es dzirdēju par bibliotēku ilgtspējīgajām iniciatīvām šogad martā, ir Ikšķilē jaunizveidotā pirmā galda spēļu bibliotēka Latvijā. Šis te krājums ir daļa no Ikšķiles bibliotēkas. Viņiem ir šī te bērnu nodaļa, kur viņi papildus tagad ir atklājuši šo galda spēļu krājumu, kur ir vienkārši anormāls. Jūs nevarat iedomāties, ka ir tik daudz galda spēļu, un cik daudz viņas visas ir arī šajā te bibliotēkā tagad pieejamas apmeklētājiem. Viņas varēs spēlēt turpat uz vietas bibliotēkas telpās, protams, vai arī izņemt tāpat kā grāmatu uz laiku. Un, manuprāt, šī ir ārkārtīgi burvīga iniciatīva. Es kā galda spēļu spēlētājs zinu, cik tas ir nereāli dārgi nopirkt pat vienu šādu spēli. Un, protams, tu viņu nespēlē katru dienu, varbūt tur ir Ziemassvētki vai kādas brīvdienas vai ģimenes sanākšana, un tad tā spēle nodara. Un tas ir vienkārši izcili, ka viņu var bibliotēkā paņemt burtiski uz tām dažām dienām, un pēc tam atgriezt atpakaļ, nevis tā kā krāt plauktiņā un slaucīt no viņas putekļus, jo cik tad bieži var tās visas spēles izspēlēt. Nu tā. Un tad vēl drusciņi izaicinošāk un prasa krietni vairāk resursus, bet Gētes institūts to ir paveicis. Viņi savā bibliotēkā izveidoja papildus nodaļu ar lietām, kuras ir ikdienā, viņas varbūt ne katru dienu ir vajadzīgas, bet viņas nodara kāda hobija attīstīšanai vai kādiem rokdarbiem vai eksperimentiem virtuvē. Un tur ir no saldējuma mašīnas līdz šujmašīnai, līdz pat teleskopam. Jā, un visas tās lietas, starp citu, arī var apskatīties, tad, kad ieiet Lieto vēlreiz .lv katalogā, atklikšķina Rīga, un tad atfiltrēsies šim te reģionam un tieši Gētes institūtā esošās lietas. Un šī lietu bibliotēka, viņa Gētes institūtam nav kaut kas jauns, jo visā pasaulē esošajos Gētes institūtos, kur ir gan šī te bibliotekārā funkcija, viņiem klāt ir arī lietu bibliotēkas iespēja iedzīvotājiem. Bet jā, šis jau prasa daudz vairāk resursu ieguldījumu. Jā, izaicinošāka iniciatīva. Un es varētu stāstīt ilgi, ļoti ilgi. Tāpēc es centos ielikt pēc iespējas vairāk to informāciju, lai jūs viņu caur šīm saitēm varat smalkāk atrast. Un šeit es pieminēju gan mākslinieku darbu izstādes, kur ir kaut kas no otrreizējiem materiāliem veidots, gan kaut kādi piemēri ar rotaļlietu maiņas plauktiem vai lietu apmaiņas vietām un lekciju diskusiju piemēriem un tā tālāk. Tas viss jums būs pieejams. Nevar iedziļināties, paspēt pilnīgi katrā no tiem. Jā, bet vēl ļoti gribēju pastāstīt par to, kas Latvijā vēl nav, bet citu valstu bibliotēkās, kas jau ir realizēts un veiksmīgi strādā. Jā, pagaidām manīts tikai ārvalstīs. Šis populārāk būtu tieši Amerikā, pat nevis Eiropas Savienības valstīs, bet Amerikā, kā lielajām bibliotēkām, varētu teikt tām centrālajām, viņi organizē kā pasākuma veidā kādas remonta darbnīcas. Un tad šis piemērs ir par veloremonta pasākumu. Tiek atrasts kaut kāds speciālists, kas veic šo te, un tad viņš vienu dienu bibliotēkā gaida visus interesantus, kuri nāk katrs ar šo te savu sirds sāpi par velosipēda problēmām, un tad tas tiek risināts turpat uz vietas tajā dienā. Vai arī meistars iesaka, ko tad izdarīt
tad, kad nonāks mājās, vai tur kādu labāku smērvielu izmantot, kādu detaļu nomainīt un tā tālāk. Tātad velo remonta pasākums. Tad ir tās saucamās remonta kafejnīcas. Nu, šis gan ne tikai Amerikā, bet arī Eiropā esmu šur tur dzirdējusi, jā, ka bibliotēka ir tas organizators, uzaicina kādu vietējo meistari. Varbūt tā ir adītāja, kurā māk parādīt, kā labāk to džemperi vai zeķīti vai visu salāpīt. Varbūt tā ir kāda šuvēja, kas uz to pasākumu nāk ar savu šujmašīnu un tad gaida vietējos un parāda viņiem, kā var saremontēt, nezinu, rāvējslēdzēju, kā pāršūt vai kādas tādas ikdienišķas lietas saremontēt. Tāpat ir arī elektropreču šīs remonta kafejnīcas. Nu, Rīgā viena tāda ir, viņa gan nav ar bibliotēku saistīta, bet, nu jā, tur ir tādi meistri, kas katru mēneša pirmo svētdienu vienā biedrībā gaida ciemiņus un parāda, kā tad saremontēt to savu elektroierīci vai to salūzušo vadu vai tās lampiņu virtenes, kur kaut kas ir pārtrūcis. Nu, lūk, un arī pasākuma veidā savas prasmes nodot interesantiem. Nu jā, un arī, piemēram, saita apakšā. Un tad, protams, jā, ir dažādi konkursi mākslas darbu izveidei no atkritumiem. Tagad šeit es varbūt riskēšu sakot, ka Latvijā tā nav. Iespējams, es neesmu dzirdējusi, un bibliotēkas tiešām ir arī kaut kur organizējušas tādu konkursus vietējiem vai bērniem vai skolām vai māksliniekiem izveidot kādus mākslas darbus no atkritumiem. Bet, nu jā, tie piemēri, ko es zināju, viņi visi bija ārvalstīs. Varbūt jūs teiksiet, ka jūs zinat kādu vietējo. Jā, tālūk. Un noslēdzošais bišu strops. Par šo laikam es pati visvairāk biju pārsteigta, bet, kad padomāju, nu jā, tas nemaz nav tik nereāli to izveidot. Bibliotēkas telpās ir ienests tāds noslēgtā tipa bišu strops demonstrācijā, lai stāstītu iedzīvotāju grupām vai pasākumu veidā, vai tā kā atsevišķi, ka viņš tur ir nepārtraukti pieejams un katrs lasītājs var garām ejot tā kā iedziļināties un paskatīties, kā tad tur bišu stropā iekšā viss notiek. Un jā, un tas notiek bibliotēkā. Ir saite uz video, kur par šo iniciatīvu varētu vairāk uzzināt. Tagad laikam pat neslēgšu. Tas varētu būt diezgan ilgi. Nu, lūk. Un, nu jā, tagad laikam es gribētu, ja kāds man varētu asistēt un palīdzēt, dzirdēt jūsu jautājumus vai varbūt kādu komentāru, kādas idejas vai, jā. Nu, kādi jautājumi? Pārdomas. Par to riteņu remontu, tas nav, man dzirdam. Es ceru, Rojas vidusskolā, manuprāt, tas bija pirms Covida. Es pieņemu, ka tas kāds privāti uzņēmējs bija, kas brauca ar busiņu vidusskolas sētā, Rojas bērni, un jebkurš varēja vest riteni un labot. Superīgi. Es vai teikt, ka šāda iniciatīva ir arī Latvijā. Nu, vismaz Rojā tas bija piedzīvots. Jā, viņa vienkārši varbūt, tas, ko es minēju, ka nav bibliotēkas iniciēta un organizēta, bet jā, tās remonta kafejnīcas, viņas palēnām ienāk iekšā mūsu ikdienā. Biblioteka katru pavasari, var teikt, piespiedu brīvprātīgi rīko zaļo augu apmaiņas punktu, jo mēs pārstādām savus telpu augus un nemetam ārā stādiņus, bet noliekam, lai apmeklētāji paņem. Parasti arī paņem, nekad nav bijis tā, ka jāizmet ārā. Nu, re. Tas arī ir apmaiņas punkts tikpat kā katru pavasaru. Jo, vienīgais tas, ka šādas aktivitātes, es domāju, ka notiek jebkurā bibliotekā, vienīgi informācija neiet caur jums, bet tā pie mums ir tāda vienreizēja, ierasta, parasta lieta. Vismaz tādās nosadzīta lauku bibliotekās, mazajās. Nezinu, kā ir tāls lielajā.
Arī tāds. Nepārstādam. Tā ir mūsu specifika. Jā. Un mēs varam padalīt. Tā kā jā, mēs jūsu kursu atbalstam, acīm redzot, bet tikai ne tik plaši, ne caur jums. Bet, jā, un jums ir daudz labas prakses, ar ko pat sava novada biblioteka Jā. starpā ar idejām un rīcību padalīties. Mājā būs radošās darbnīcas. Piekdien pie manas tēņas bibliotekā viesojās māksliniece Alma Sproģe, un viņa, tas, ka viņa atklāja savu izstādi, tā bija viena lieta, bet pēc izstādes atklāšanas mums bija arī šī lieta otrā dzīve, kur uz galdautiņiem, uz kuriem ir, piemēram, vīnu traips, vai uz krekliņiem, tēkrekļiem, uzlikām vecmāmiņu tamborētās mežģīņu sedziņas, un pēc tam ar tekstilu krāsām veidojām rakstus. Tas bija tāds ļoti interesants pasākums, kas vispār mums ļoti visiem patikās. Mums bija gailāpīšanas nodarbība vienā sestdienā. Un būs Vēl ir Toma, jā, bija pati iemācījusies un gribēja padalīties, citiem iemācīt. Un maijā būs no norakstītajām grāmatām mums mācības skolotāja palīdzēs izveidot sienas dekorus. Tā kā kaut kas jau notiek. Ļoti daudz, kas notiek. Es domāju, ka visi nāk vēl vairāk, kas atklātos. Man bija jautājums par Lietuvu vēlreiz. Ja mūsu bibliotekas vēlas kādu informāciju sniegt, tad tā ir saziņa ar jums? Jā, pagājušo reizi, kad es šo te informāciju apkopoju, es sazinājos sākotnēji ar Latvijas Nacionālo biblioteku. Viņa sniedza man kontaktus katrai bibliotekai, kurai es tā kā sūtīju aicinājumu. Un tagad tā nākamā kārta, kad es sūtīšu aicinājumu padalīties ar informāciju par sevi, būs, vispār bija plānots maijā, bet iespējams, ka pat pēc lieldienām jau sūtīšu uz biblioteku oficiālajiem e-pastiem aicinājumu. Jā. Jūs arī noteikti saņemsiet. Labi. Vai ir vēl kādi jautājumi Evijai? Šķiet, ka nē. Ka viss ir apmierināts, smaidīgi un iedvesmoti.